riepa nopūtās. Es zinu, tad es braucu servisu. Tā kā tā. Zāja balka. Cik maksās celbot šādu? Uj. Tad ir kaut kāda smaga pasažiera? Nezinu. Ko tu filmē riepu? Jā. Kāds prieks filmēt riebus tas būtu? Cik tāds ritenis maksā? Nezinu. Latu. Cik ar viņu braukāt maksā? Lats arī. Un cik ilgi? Visu dienu pa latu var braukt. Jā? Nē! Tu šokoju. Zāja bala riepu pārpasās. Var kaut kā palīdzēt varbūt? Nevar nekādiem palīdzēt. Viņš var mums dāds, jā. Visu tur izstāvis. Šitā te. Vecajos laikos zāli tur bāz iekšā. Pohuj to zāli. Var kaut kā pieturēt? Nevajag. Ko tu filmē tagad, es nesaprotu? Nē, nu, kad neraža notika šī saulainā dienā kādam cilvēkam. Bet kāda jēga to filmēt, es nesaprotu? Mēs varam palīdzēt ar to. Lai valsts izdomā normāls Jā, gumiju. ceļus uzteica. Nevajag visu katru. Pasaki, Latviju, nu... Normāli Latvijā ceļi vispār šādi braukāt te par Rīgu? Viss super. Super. Viss labākā valsts pasaulē. Man vajag līdz Vērmanas parkam tikt, bet es nevaru tikt. Mums ir stundas neiet tādu dabu. All day and all night, and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue. Šitas tebreiz filmētājs. Viss kārtībā, redz? O, čau! Sataisīja? Sataisīja? Viņš ar savu kameru, lai baldu. Dzirdi? Mēs te nesen... Kā vispār šis mašīna iet, labi? Neiet vispār. Vienkārši mēs nesen redzējām, kā čalim te viena bija riepa pārplīst. Vai bieži tā gadās? Atpisies, tu jau man filmēji, man pārplīst ar riepas zēju baldu. Tā, tas bija tu? Jā, tas biju es. Kāds sataisīja? Jā. Cik uz viņu var izspiest? Vispār nevar izskatīt. Viņš nebrauc. Kā tā? Viņš man aklamā. Bet Solārijas labs laikam, kas sanāks. Tu esi kaut kāds operators vai centies būt operators? Vai cilvēks ar kameru, kuram nav ko darīt? Nē. Paga, pastāsti vairāk par šo Tu agregātu. esi kameras vīrs vai cilvēks ar kameru? Vai tu esi cilvēks, kam ir Sony kamera? Vai tu esi cilvēks, kas mācās filmēt? Bet tu gan runā daudz, ne? Vai tu vienkārši gribi pafilmēt kaut ko? Es negribu, vienkārši man interesē par šito mašīnu. Mēs arī gribam tādu nopirkt riteni. Nē, es tev pārdošu, tas 50 lātu. 750 latiņš? Jā, tu varēsi dienā atpelnīt. Cik dienā var nopelnīt ar tādu? Sotakot, kāpēc? Jā. 10 lātu, 10 minūtes. Un riepas bieži plīst? Nē, vispār nekā nav pārplīst. Nekā? Nu labi, laimīgi tev. Šis raidījums bija domāts riteņbraucējiem. Brauciet lēni, uzmanīgi skatieties zem riepām, lai negadās tāda pati situācija kā šim jaunajam cilvēkam.